Rūpes, dakšinas un naži savās atvilknēs kļuva ļoti nemierīgi, jo arī tie visi būtu tik labprāt piedalījušies lielajā svētku ballē, kad viņi nekādīgi nevarēja vaļā atvilkt smago atvilkni, kurā saimniece viņus bija ieslodzījusi. Par laimi, pieliekamā kambara durvis tās gan bija palikušas vaļā, un pa šķirbu, laimīgi smaidošām sejām un pietrīgušiem baigiem izvirpuļoja virknē ābolīšu, tad viņiem sekoja, tad bariņš atsāja tupeņu, kartupeļu un oranžīgo rāceni.
šķāpoja lielā brūnā bļoda, pilnā ar sagatavoto piparkūku mīklu. Gaisā viss nosmaržoja pēc krustakaņām un kanēļa, pat Bruncis mūris pamodās no šīs burvīgās smaržas. No visi Virtuvu iemītnieki jau zināja, ka mūra lielākais gardums ir piparkūkas. Mūris savās migās pavēra acis un viņu vairs neģurdēja, jo arī viņu sirdis
tāpēc drīz vien sākās diskusija par to, kurš